ilgā termiņā uz to mērķtiecīgi ejot, tas būtu tā kā ģimene tagad vēlētos iegādāties mikroautobusiņu, lai apceļotu Latviju vai Eiropu. Un vienā brīdī tu kā tētis aizēji nopērc Porsche kabrioletu, ar ko vizināt savu draudzeni vai draugu, pat ne ģimeni un ne sievu. Un te ir tas moments, ko mēs runājam par ģimnāziju. Mēs mērķtiecīgi ejam, mēs 10 gadus vairāk kā 50% no visas naudas novada guldam izglītībā, skolās. Un tagad mēs esam nonākuši līdz ģimnāzijas statusam, kur, kārtojot, viņi iegūst valsts statusu, attiecīgi normas stājās spēkā, jebkurš var pretendēt, jebkurš nāk, un rezultāts ir tāds, ka vairāk kā puse pēc 9. klases vairs nav mārupieši. Un mēs esam visus ieguldījumus devuši kam ne mārupiešiem. Tas būtu viss feini. Mārupiešiem būtu iespēja, kā es teicu, pēc kvalitatīvākas izglītības. Bet ir 3 bet. Pirmkārtām, kur tad ir pa 5 gadiem tā kvalitāte, ja mūsējie nav konkurētspējīgi? Ja atnāk citi un apsteidz, kā kolēģi teica, par 0,1%, ja, tad mūsējiem ir jāmeklē vietas. Paralēli tam jau kolēģi un izpildvara domā par jaunas skolas būvēšanu. Un es jau cik reizes teicu, mēs neesam arābu šeihi, lai mēs tagad izklaidētos tādā veidā, ka mēs augstvērtīgi apmācam vietējos un citus, ko nekautrējoties pauž arī pozīcija direktors un atbalsta grupa veido savu politiku. Un mums ir jātiecās uz kvalitīvu izglītību, kur viņa ir, kā mēs varam likt prioritāti tādu, ja mūsējiem reāli mārupiešiem viņu bērniem trūkst vietas, kur mācīties. Kāda ir prioritāte? Un tad es pateikšu, ir likums, pašvaldību likums jaunais, kas skaidri pasaka, deputātam jārūpējās par attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju labklājību izglītību. Man piedodiet, šajā situācijā, kā Mārupes novada tautas kalpam deputātam nav jārūpējas, piedodiet vēlreiz, ne par Īdznieku, ne par Jūrmalas iedzīvotāju, ne par vienu citu. Un par novada iedzīvotājiem vēlreiz atkārtošos, viņu samaksā